Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Jāņa evaņģēlija 2. nodaļas. Tuvojās Jūdu Paskas svētki, un Jēzus devās augšup uz Jeruzalemi. Viņš atrada templī vēršu, avju un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam, un savījis no virvēm pletni izdzina no tempļa visus, arī avis un vēršus, un izkaisīja mijēju naudu un apgāza galdus. Baložu pārdevējiem viņš sacīja: nesiet to visu prom no šejienes, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts: dedzība par tavu namu mani aprī. Tad Jūda viņam jautāja: kādu zīmi tu vari parādīt tā rīkodamies? Jēzus viņiem teica: sagraujiet šo templi, un 3 dienās es to atkal uzcelšu. Tad Jūdi sacīja: šis templis ir būvēts 46 gadus, un tu to uzcels 3 dienās. Bet Jēzus bija runājis par sava ķermeņa templi. Tad, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš tā bija runājis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija sacījis. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu dāvanu, kas var atskanēt arī mūsu vidū šodien. Paldies Tev, Kungs, par visām Tavām dāvanām un svētībām, tīpaši par Tavu vārdu dāvanu un evaņģēliju gaismu, kas tika gaismā no jauna celta caur Tavu kalpu Mārtiņu Luteru. Dod, Kungs, savu žēlastību, ka šī evaņģēlija gaisma arvien spīd mūsu vidū, arī šajā Tavu vārdu pasludinājumā. Svētī mūs patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mīļā draudze, priecīgus un svētīgus reformācijas svētkus. Kādas luterāņu draudzes šos svētkus svinēja jau iepriekšējā svētdienā, kādi citi to darīja īstajā datumā, 31. oktobrī, bet mēs to darām šodien. Katrā ziņā šiem nozīmīgajiem svētkiem mēs garām paiet tā vienkārši nedrīkstam. Tas tāpēc, ka šie svētki runā par mūsu identitāti, par to, kas mēs kā luterāņi esam un kam mēs ticam. Un vēl jau vairāk šie svētki mums ir jāpatur tāpēc, ka mums kā luterāņiem šad tad mēdz piemesties kāda ļoti nopietna slimība. Tā ir identitātes krīze. Mēs aizmirstam, kas mēs esam, un līdz ar to sākam zaudēt tos reformācijas dārgumus, kuri tika pirms 500 gadiem no jauna atkal gaismā celti. Tāpēc reformācijas nozīmi mēs nevaram kaut kādā veidā mazināt, tai paiet garām, atstāt kaut kur vēsturē, bet mums arvien ir jāatjaunojas tajā ticībā, kura tika atklāta Kristus apostoļu mācībā un no jauna gaismā celta un nostiprināta 16. gadsimta reformācijas notikumos. Bet kā teksts šīs dienas pārdomām saskaņā ar baznīcas kārtību mums tiek piedāvāts notikums, kurā Jēzus izdzen tirgotājus no tempļa. Mēs lasām, ka Jēzus dodas uz Jeruzalemi, uz templi. Viņš dodas uz apsolītās zemes centru un sirdi, uz templi. Viņš nonāk vietā, kur līdzībā sakot, darbojas tautas sirds un nodrošina tās garīgo asinsriti.
Bet, kad Jēzus tur nonāca, viņš atrada templī vēršu, avju un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. No cilvēka puses skatoties, viss bija vislabākajā kārtībā. Jo tur taču netirgoja tādas lietas, kas iedibinātajam vecās derības dievkalpojumam nederētu. Vērši, avis un baloži bija bauslībā noteikti upurdzīvnieki. Ja kāds devās uz templi no tālienes, tiem nevajadzēja ņemt līdzi vērsi vai āvi vai baložus, bet tos varēja iegādāties turpat templī. Un tad vēl turpat blakus ir ērts valūtas maiņas punkts, jo pasarg Dievs, nešķīstu pagānu naudu nedrīkst templī ienest un pieņemt. Tā ir jāsamaina pret īpašu tempļa naudu, un tikai tad drīkstēja upurdzīvnieks iegādāties. Jā, no malas ar cilvēku acīm skatoties, viss bija labi, ērti un pat varētu teikt ļoti dievbijīgi. Protams, tempļa makam ļoti izdevīgi. Bet tempļa īstajam saimniekam, Dieva dēlam, par to ir citas domas. Mēs lasām, ka Jēzus savīs no virvēm pletni, izdzina no tempļa visus, arī avis un vēršus, un izkaisīja mijēju naudu un apgāza galdus. Baložu pārdevējiem viņš sacīja: nesiet to visu prom no šejienes, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Un, ja tu varētu tā sacīt, tad Jēzus šeit darbojas kā tempļa reformators. Bet te mums ir jāsaprot, kas tad ir reformācija. Reformācija nav izmaiņu ieviešana. Tieši otrādi, tā ir dažādu jaunu ievedumu novēršana un atgriešanās pie sākotnējās formas un būtības. Un tieši to arī Jēzus darīja. Padzīdams tirgotājus un naudas mijējus, viņš atgrieza tempļa dzīvi pareizajā kārtībā. Ar tādām pašām acīm mums ir jāuzlūko 16. gadsimtā notikusī reformācija. Tā nebija dažādu jaunievedumu ieviešana. Tad tā būtu deformācija vai transformācija, bet tā bija reformācija, visa liekā atmešana un atgriešanās pie sākotnējās ticības un dzīves formas, kur ir iedibinājis pats Kristus un viņa apostuļi. Tādu ļoti labu paskaidrojumu par to, kā mūsu ticības tēvi skatījās uz reformāciju, mēs varam izlasīt mūsu luterāņu ticības apliecībās. Konkordijas formulā mēs lasām: ar visu varenā Dieva īpašu žēlastību un žēlsirdību ir noticis, ka mūsu kristīgās ticības mācība, kas pāvesta varas laikā ar cilvēku mācībām un ceremonijām bijusi briesmīgi aptumšota, ar doktora Lutera palīdzību, lai svētīta viņa piemiņa, pēc svētajiem rakstiem atkal ir izskaidrota un šķīstīta, kā arī ir nosodīti pāvesta maldi, izkropļojumi un elddievība. Un tomēr šo šķīsto reformāciju tās pretinieki ir uzskatījuši par jaunu mācību un varmācīgi tai uzbrukuši, it kā tā būtu pretēja Dieva vārdam un kristīgām ceremonijām, turklāt ar pārmetumiem un apvainojumiem, kas ir pilnīgi nepamatoti. Vispirms jau es vēlos izcelt to, ka mūsu ticības tēvi, jā, lai svētīt arī ir viņu piemiņa, reformāciju uztvēra kā paša Dieva darbu. Tas, kas bija noticis, bija Dieva darbs.
Dievs pats ar Mārtiņa Lutera palīdzību iegāja savā templī, savā baznīcā, un nekā citādi, kā tikai ar svēto rakstu mācību novērsa visas kristīgās ticības mācības deformācijas. Ja toreiz Jēzus templī ieraudzīja dievbijīgu tirgus laukumu, tad savā ziņā 16. gadsimtā Jēzus to savā baznīcā ieraudzīja atkal. Jo kas tad aizdedzināja reformācijas uguni? Lutera pamatotie iebildumi pret indulgenču jeb grēku atlaidu tirdzniecību. Ar savām 95 tēzēm neko sliktu nedomājot, viņš aizskāra pāvesta baznīcu aiz sāpīga nerva. Un tad tik sākās. Sākās kaut kas tāds, ko neviens negaidīja. Nekādas patiesas diskusijas nebija. Luteram bija tūdaļ jāizbāž mute, jāpiedraud, jāliek visu atsaukt, un ja ne, tad jāpasludina par ķeceri, jeb maldu mācītāju un jāizslēdz no baznīcas. Un tā jau arī notika. Visas diskusijas no pāvesta baznīcas puses bija virzītas tikai uz vienu. Luteram ir jāpasaka, es atsakos. Bet tad sekoja šī populārā Lutera atbilde. Ja vien man neuzrāda un mani nepārliecina ar svēto rakstu liecību vai neslēptiem skaidriem un noteiktiem iemesliem un spriedumiem, un mana sirdsapziņa ir Dieva vārda gūstā, es nevaru atteikties un to nedarīšu, jo rīkoties pēc sirdsapziņa ir bīstami un negodri. Te es stāvu un citādi nevaru. Dievs, palīdzi man. Āmen. Te nu stāvēja Luters, kura sirdsapziņa bija Dieva vārda patiesības gūstā. Bet otrā pusē bija pāvesta baznīca, kura bija dažādu pašizdomātu tradīciju un mācību gūstā. Luters apliecināja pasaulē labāko vēsti, ka Dievs savas tiesas priekšā mūžībā mūs izglāba vienīgi savas žēlastības dēļ, vienīgi Kristus nopelna dēļ, un šo dāvanu mēs saņemam vienīgi ticībā. Bet pāvesta baznīca apliecināja tikai to, ka viss, ko saka Luters, ir melīgi jaunievedumi. Tā reformācija attīstoties, plaisa evaņģēlisko jeb luterāņu un pāvesta baznīcas starpā tikai palielinājās. Luterāņi vēl tā kā gaidīja, ka varbūt vēl varētu noritēt kāds brīvs koncils, kāda baznīcas sapulce, kurā viņi varētu visu priekšā pamatot savu nostāju. Bet šāda sapulce sasaukta netika. Jo laikam jau toreiz Lutera pretinieki saprata, ka ja jābalstās uz svēto rakstu mācību, viņi luterāņu apliecinātajai mācībai stāvēt pretim nevar. Un vēl kas ir svarīgi, mūsu luterāņu ticības apliecībās ir skaidri parādīts, ka tas, ko mēs kā luterāņi apliecinām, nav nekas jauns. To, ko mēs mācām un sludinām, ir atrodams arī seno baznīcas mācītāju rakstos. Un kā jūs dzirdējāt, citātā no mūsu ticības apliecībām, šo šķīsto reformāciju tās pretinieki ir uzskatījuši par jaunu mācību un varmācīgi tai uzbrukuši, it kā tā būtu pretēji Dieva vārdam un kristīgām ceremonijām, turklāt ar pārmetumiem un apvainojumiem, kas ir pilnīgi nepamatoti. Kas tad ir šie pārmetumi, apvainojumi un uzbrukumi? Kad 1546. gadā
pāvesta baznīca tomēr sanāca uz koncilu. Protams, luterāņi uzaicināti netika. Notika vēsturisks pavērsiens. Romas baznīca sāka definēt savu mācību. Bet kādā veidā? Iepretim tam, ko luterāņi ir sacījuši. Turklāt to darot varmācīgā un apvainojošā veidā, pasludinot, ja kāds tic tā kā luterāņi un netic tam, ko šis koncils apgalvo, tas lai ir nolādēts. Tātad tāds, kas ir izslēgts no grēka piedošanas un mūžīgās dzīvības. Bet tad varbūt mēs jautājam, un mums arī ir jājautā, kā tad ir šodien? Varbūt luterāņu un Romas katoļu baznīcas mācības gandrīz 500 gados ir tās satuvinājušās, ka starp tām vairs nav būtiska atšķirība. Tā diemžēl nav. 500 gadu laikā atšķirības būtiskajos mācības jautājumos ir tikai palielinājušās. Un tagad mums diez vai ir jāgaida uz kādu jaunu Luteru, jo tas jau arī nav vajadzīgs. Jo viss, kas mums ticībai un dzīvē ir vajadzīgs, ir atrodams Svēto rakstu mācībā, kā arī mūsu luterāņu ticības apliecībās. Luters un citi mūsu ticības tēvi ir runājuši. Šī ticības apliecība jau ir izskanējusi. Pasaulē labākā vēsts ir tikusi apliecināta. Un vienīgais, kas mums tagad ir jādara, ir jāpieturas pie reformācijas principa visu lieko prom. Jēzus iegāja templī un teica, visu lieko prom. Jēzus caur Luteru 16. gadsimtā pacēla savu balsi un teica, visu lieko prom. Mūžīgajam evaņģēlijam nedrīkst neko pielikt, neko atņemt. Un tas pats jādara arī mums. Pasaulē labākā vēsts par grēcinieku izglābšanu mūžībā ir nevis kaut kā jāpielabo, jāuzliek kāds mūsdienu ietērps vai ielāps, bet pie tās ir nemainīgi jāpaliek un jāatgriežas. Kad Dievs Luteram no jauna atklāja evaņģēliju par ticības taisnību, tad Luters par šo pieredzi teica, vienā mirklī es jutos kā no jauna piedzimis un iegājis pašā paradīzē caur atvērtiem vārtiem. Bet tas, kas toreiz notika, tas nenotika Lutera dēļ. Tas notika mūsu dēļ. Lai arī mēs varētu dzīvot šajā ticības priekā, ka priekš mums paradīzes vārti ir atvērti. Dievs pats visu ir sagatavojis. Viņš ir visu izdarījis. Un tieši tāpēc tā ir pasaulē labākā vēsts, ka Dievs pats ir izglābis grēcinieku. Viņš ir izglābis mūs. Tas ir viņa darbs, ko viņš ir darījis un turpina darīt. Viņš dod no savas pilnīgās labvēlības. Lūdzu, ņem, tas ir tev, par tevi Kristus ir miris. Viņš ir tava taisnība, saņem to. Uzticies šai vēstī, iedziļinies tajā, priecājies tajā, svini un baudi šo dāvanu sakramentos, dzīvo ar to, stāsti par to citiem. Reformācijas svētku prieks ir tas prieks, ko piedzīvo Dieva eņģeļi, kad kāds atgriežas no grēkiem. Bet reformācijas prieka būtība ir tajā, ka mums ir dots arī zināt, kur mums atgriezties. Kad grēcinieks tiek atgriezts, viņš tiek pagriezts pret krustu, un viņam tiek sacīts par tevi.
Tas ir par tevi. Kristus ir tavs pestītājs un dāvana. Mīļā draudze, paliksim un dzīvosim šajā reformācijas svētku priekā. Āmen.